Nu, es Juri Baratinsku pazīstu kopš 90. gadu sākuma. Īstenībā pazīstu senāk, vienkārši 90. gadu sākumā Juris bija jau Vācijas pilsonis. Un mums vairākiem māksliniekiem, Jāram Petersonam, Jurim Putrānam un man Andrim Brežnam bija izstādes Vācijā. Un man jāsaka, ka Juris mums daudz palīdzēja tajā laikā. Vienkārši viņš jau zināja vietējos apstākļus, un mums kā cilvēkiem kaut kas bija, daudz kas bija jauns un nezināms. Juris vienkārši, bija labs atbalsts. Bez tam bija izstāde, kur Juris palīdzēja, konkrēti izstāde, kur Juris palīdzēja mums uzrīkot, jā, un tas bija nopelns, ka šī izstāde notika. Nu, gribu teikt, ka vienkārši Juris, protams, ir odios cilvēks, bet man jāsaka, ka es nekad neesmu piedzīvojis no viņa puses kaut kādu netaisnību vai ka tas nebūtu patiesi. Ja viņš, es varētu teikt tikai, ka Juris ir godīgs cilvēks. Un es domāju, ja viņam ir nodarīts pāri, šo lietu vajag izmeklēt. Jo tāpat vien es neesmu piedzīvojis no savas puses, ka aiz viņas teiktā būtu kāda netaisnība, kaut kas nepareizs. Ja? Man liekas, ka šo lietu vajag izmeklēt un noskaidrot patiesību. Vēl ir zināms, ka Juris ir atvēlējis savu piedarošo zemes gabalu budismu centra izveidei, kas arī tāds filantropisks žests. Es domāju, ka jāizmeklē šis gadījums, lai taisnīgi triumfē un lai netaisnība, kas ir nodarīta, lai viņi tiktu izmeklēti.